Tā, labdien, mani sauc Jānis Bērziņš, stāvu arhitektūras biroju Sijā Arče, un tas, par ko es vēlos ar jums padalīties, ir Vācijas ražotāju piedāvātie materiāli manis projektētajā pasīvajā biroja ēkā Liepājā. Un tātad problēmas un risinājumi ar Vācijā ražotajiem materiāliem. Tātad tajā brīdī, kad es saskāros ar konkrētu objektu, tātad pirmām kārtām mēs izvērtējam situāciju, ar kuru mēs saskaramies. Un šajā brīdī, tātad atbraucot uz objektu, es ieraudzīju, kad ir uzbūvēti cokols, ir uzbūvētas 3 sienas, un ir viena maza problēmiņa, tātad stūri visi ir sabetonēti kopā, bet pasūtītājs vēlas, lai viņam būtu pasīva ēka. Tātad tas, ar ko mēs sākam, tātad, lai pasūtītāji būtu vieglāk pārliecināti par to, kāpēc ir jādara viens vai otrs risinājums, mēs veicām termisko tiltu analīzi. Un tātad pieņemsim, ja pasīvai mājai termiskā tilta vērtība nedrīkst būt lielāka par 0,01 vatu uz tekošo metru, pasūtītājiem mēs parādījām, ka tātad, ja mēs nosiltinām sienu tikai līdz šim te, līdz šeit žogam, kuru viņš ir izbūvējis, tad siltuma zudumi būs 0,73 vati uz tekošo metru. Savukārt, ja mēs drusku vēl pagarinam siltuma izolāciju uz žoga pusi, tad būs 0,11 vati uz tekošo metru, bet tātad vislabākais risinājums ir, ja mēs tomēr šo te sienu pārplēšam uz pusēm, demontējam un siltuma izolāciju korekti palaižam pa perimetru riņķī, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Tātad tas, kas arī šeit tika runāts, projektā tika izstrādāti ļoti detalizēti mezgli, lai būvniekiem būtu ļoti saprotami un viegli šo te mezgli risinājumu izpildīt. Un tātad šis mezglis jau tika izstrādāts ar vakuum izolāciju. Tātad Vācijas ražotāju materiāls, un tātad tas, kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šo te vakuum izolāciju, ir tas fakts, ka ēka ir izvietota iekšpagalmā, tad tā ir esošā situācija, un es no viņas nekur nevaru aizmukt projām, un esošā apbūve radīja daļēji noēnojumu jaunbūvēji. Un ja tiktu pielietoti tradicionālie siltināšanas materiāli, tad izveidotos dziļas logu ailas, kas man vēl vairāk apgrūtinātu saņemt saules siltumu. Un savukārt vakuum izolācijas paneļu, tad šis te nominālais siltuma vadības koeficients ir 0,007 vati. Tātad, kas nozīmē, ka 2 cm biezs šis te panelis ir līdzvērtīgs 12 cm biezam siltuma izolācijas slānim. Tātad vizuāli, ja mēs skatāmies, tātad, ja mums ir minerāla vate vai EPS, tad 12 cm ir līdzvērtīgi 2 cm biezam vakuum izolācijas slānim. Vakuum izolācija tātad sastāv no silīcija, tāda silīcija pulvera, kurš arī pats pēc savām īpašībām jau ir ļoti ar labām siltuma tehniskām īpašībām. Un tad viņš ražošanas procesā tiek iestrādāts alumīnija folijā, izvilkts ārā viss gaiss un iekšā ir vakums. Un tātad drusciņ, tātad te mēs paskatāmies. Tas, kādā veidā tas notika konkrētajā objektā. Tiek atvesta vakuuma izolācija iepakojumos, viss pa perimetru ir tādi gaisa spilveni, tātad mēs sagatavojam fasādi šīs te vakuuma izolācijas montāžai objektā. Vakuuma izolācija pati pa sevi tika līmēta tātad pilnībā uzklājot līmjavu uz šī te materiāla, un kā atdalošie materiāli gan tika pielietoti koka brusas, jo mēs vēl papildus likām tātad neopora izolāciju, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Tātad akurāt es izstrādāju
izklājumu šiem te paneļiem, pēc šī te izklājuma tika pasūtīti visi materiāli, ja, un tad jau rezultātā pēc rasējumiem būvnieki šo te materiālu visu izveidojas fasādes. Un tātad arī tas mezgls, kuru es rādīju sākotnēji, tātad šeit viņš 1:1 arī tika norealizēts. Tātad, ja mēs liktu tradicionālo izolāciju, tad man siena būtu 40 cm, šajā brīdī man viņa sanāca 20 cm bieza. Un tā ir šī galvenā priekšrocība šim te materiālam. Un tas, par ko es vēlos vēl parādīt, bet tātad vēl objektā tika pielietoti citi risinājumi no Vācijas ražotājiem. Un viens no tiem gan šeit tagad te nerādīs. Tātad viena no lietām, ko mēs pielietojām objektā, tātad mēs uzstādījām mehānisko ventilācijas sistēmu, un video gan nerāda, tāpēc tas bija Vācijas ražotāja Menerga rekuperācijas sistēma, un tas, kāpēc es vēlos atzīmēt, kāpēc tas bija īpaši priekš manis arī uzraugot šo objektu, ka pasūtītājs nodefinē, ka gaisa kvalitātei ir jāatbilst IDA 1 klasē, tātad uz cilvēku 54 kubikmetriem stundā. Tātad, un ar šo te iekārtu, tātad arī atgūstot enerģiju, mēs varam nodrošināt šo te augsto gaisa kvalitāti. Tas, vai klients rezultātā izmantos šīs te iespējas, bet tajā brīdī, kad viņam atnāk ciemiņi vai klienti, tad viņš iekārtu var darbināt uz pilnu jaudu, kas nodrošinās viņam savukārt šo te augsto mikroklimatu. Bet tā tad paliekam bez. Un otra lieta, ko es ļoti vēlos arī atzīmēt šajā objektā, kas tika izmantots, ir pasīvo ēku standartiem atbilstošas durvis, un Latvijā uz to brīdi, kad projektējām ēku, mēs nevarējām atrast līdzvērtīgas durvis, dēļ tā, kad objekts bija klasiska veidola, pārsvarā visas pasīvās durvis uz to brīdi tika piedāvātas mūsdienīgā izskatā, un rezultātā Vācijas ražotāji mums tātad varēja piedāvāt šīs te durvis, un ar ko viņas ir īpašas. Ja? Tātad viņas bez pašām durvīm, tātad viņas tiek atvestas ļoti elegantā iepakojumā, ļoti perfekti nostrādāts viss ir, un viņas ir aprīkotas gan ar pirkstu sensoru, ja, kas varbūt pasīvajām durvīm tā liekas nepierasti, jo kā ir kāds liekas caurumiņš un vēl kaut kas, ja, tad var rasties kādas problēmas, bet viņi bija ar pirkstu sensoriem, ar automātiskajām pultīm, ja, līdz ar to arī, kas atbilda visām prasībām no klienta izvirzītajām. Durvis tiešām eleganti nostrādātas, un pateicoties Vācijas ražotājiem, tātad mēs spējām realizēt uz to brīdi to mērķi, kurš mums bija uzstādīts, jo tātad mēs skaitījām katru kilovatu. Ēkas sasniegtais enerģijas patēriņš ir 13,8 kilovati uz kvadrātmetru gadā apkurei. Jā, tātad, un tāpēc, ka ēka bija klasiska veidola, ja mums vajadzēja vienkārši izvēlēties šo risinājumu. Un tātad sasniegtais mērķis, ja, ko tad mēs esam sasnieguši pateicoties Vācijas ražotājiem materiāliem, tātad mēs arī šo te kvalitātes pārbaudi šajā objektā nepakaunēšos, bet veicām 4 reizes, ja, jo tātad projektā izvirzītā prasība bija 0,4, ja, un tātad, kamēr šī vērtība pie 50 paskāla pārspiediena netika sasniegta, mēs veicām 4 reizes šo testu, kamēr šis rādītājs tika sasniegts objektā. Ja, tātad, un pateicoties arī Vācijā ražotai iekārtai, tātad mēs to varam veikt plūsmas mērījumu pārbaude objektā, ja, ar plūsmas mērītāju.
Jā, tātad katrā vietiņā, kur var kaut kas būt, mēs pieliekam, baudam, tātad rādītāji šai brīdī pat uz instrumenta neatbilst izvirzītajām prasībām, pēc tam liekam būvniekam ir jāizlabo, ja, lai šie te rādītāji atbilstu. Ja. Priekšrocība arī tad dariet termokameru, pārbaudam defektu vietas. Un tātad mazliet par rādītājiem. Biroja ēka gan maziņa, 116,9 kvadrātmetri, bet apkurei uzstādītā enerģija 13,8 kW uz kvadrātmetru gadā un blīvums 0,4. Un tātad pateicoties tiešām šeit komandas darbam, pasūtītājs, projektētājs, būvuzraugs, būvnieks, ja, un izpratnē par lietām, tātad mēs esam sasnieguši un saņēmuši no konkursā arī pateicību, ja, energoefektīvākā ēka Latvijā 2013. Paldies par uzmanību!